Kas ir otrs, jeb alternatīvais ārsta neiroķirurga viedoklis? Lēmumu pieņemšana neiroķirurģijā un mugurkaula ķirurģijā lielā mērā balstās uz radioloģiskiem attēliem. Tas ir magnētiskā rezonanse un kompjūtera tomogrāfija un dažkārt arī rentgenogrāfija. Lēmuma pieņemšana var tikt izdarīta attālināti. Tādēļ mēs esam izveidojuši tā saucamo pacientu portālu, kur ik viens pacients var ieiet, autorizēties ar Smart ID vai e-parakstu, veikt maksājumu par konsultāciju un strukturētā veidā norādīt savas sūdzības un norādīt, kāds ārstēšanas plāns ir piedāvāts šim te pacientam. Starp citu, to var arī nenorādīt, ja ir interese uzzināt mūsu pilnībā neatkarīgu viedokli, kas nav ietekmēts no nekāda cita, bet var arī norādīt. Tas ir pēc jūsu paša izvēles. Mūsu galā es vai kāds no maniem kolēģiem neiroķirurgiem iegūst informāciju par to, kāds ir pacients, kādas ir viņa sūdzības. Mums ir pieejami radioloģiski izmeklējumi DataMed datubāzē, un balstoties uz informāciju par pacienta sūdzībām un radioloģiskiem izmeklējumiem, mēs varam sniegt attālināti neatkarīgu viedokli par to, ko šajā gadījumā vajadzētu vai nevajadzētu darīt.